kombinēta soli augšu. Soli pretī augstākām virsotnēm, soli plašāk. Soli pretī izaugsmei un attīstībai. Soli pretī jaunām inovācijām un idejai par to, ka komandā tiešām ir spēks sasniedzot aizvien jaunus izvirzītos mērķus. Labdien, cienījamie kungi, godājumie kungi, cienījamies dāmas! Labdien, viesi, kolēģi, sadarbības partneri! Labdien, pašvaldību un valsts sektora pārstāvi! Es jūs visus sveicu šodien šajā industriālā augstuma apgādes kompleksa atklāšanā. Man vispār pašai šķiet, ka Rēzekne ir tāds Latgales centrs, kurā uzņēmējs ir viens no galvenajiem tās virzītājs spēkiem. Un Rēzeknes gaļas kombināts noteikti ir viens no tā dzinējspēkiem jau ilgus gadus. Un arī šī ražošanas paplašināšanās nozīmē ne tikai augšanu kvalitātes standartos, bet arī pievienotās vērtības palielināšanu ne tikai vietējam un nacionālam patērētājam, bet arī preces un produktus eksportējot. Saldētava tā nav tikai infrastruktūra, tā nav tikai ražošanas ēka. Tā ir kopīga nākotnes perspektīva Latvijas pārtikas nozarei un reģiona attīstībai. Bet par to, kā šis viss tapa, kā radās ideja, kas ir tas galvenais dzinulis, kā sasniegt aizvien jaunus mērķus, es aicinu vārdu teikt uzņēmuma padomes priekšsēdētājam Guntim Piteronakam. Labdien, godājamie viesi, ministra kungi. Es kaut kā gribētu laikam atgriezties pagātnē. 2001. gadā. Es vakardien zvanīju šī uzņēmuma krustēvam. Tas bija Jāzeps Primicāns, tā laika PVD vadītājs. Diemžēl viņa šodien te nav, tāpēc, ka viņam ir veselības stāvoklis nevisai. Bet es gribētu atgriezties pie tā, no kā sākās šis uzņēmums. Būtībā šis uzņēmums sākās no grausta, nosaukuma Rēzeknes gaļas kombināts. Mēs atbraucām, iegādājāmies šo uzņēmumu. Te bija tikai sienas un 10 tonnas krāsas, eļļas krāsas, ar ko tika šis uzņēmums atjaunināts un nokrāsots. Nu, un tad mēs vienkārši ieslēdzām elektrības skapju un palaidām viņu vaļā. Īstenībā tas bija 24 gadi atpakaļ, augusta mēnesis. No augusta mēnesī mēs saražojām 10 tonnas desu. Nu, priekš tiem laikiem 10 tonnas desu, tas nebija nedaudz nemaz. Bet tanī pašā gada decembrī mēs jau saražojam 140 tonnas. Lūk. Un tā mēs soli pa soli esam virzījušies uz priekšu, attīstījušies ar mūsu komandu, ar mūsu cilvēkiem. Laiks ir mainījies. Kā mūsu krustēvs teica, viņš saka, Gunti, bet īstenībā šo visu pasākumu var celt tikai traki cilvēki. Nu, laikam, ka viens no viņiem mēs arī esi traks, ja. Lūk, un soli pa soli mēs virzījāmies uz priekšu, attīstījāmies, investējām, un šobrīd mēs esam kļuvuši par vienu no vadošākajiem uzņēmumiem Latvijā, pat lielākie mēs esam. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam investējuši kautuvē, ražošanā, sadalē. Nu, īstenībā mūsu attīstība ir bijusi tikai izaugsmē, katru gadu, gads no gada. Un īstenībā tā kā klātesošie šeit atrodas un skatās, nu, re, kur tas tāds laukumiņš ir. Bļāvis laikam Rēzeknes gaļas kombinātam pietrūka naudiņas, lai nosvaltētu šo laukumu. Nē, tā gluži nav. Īstenībā viss ir atkarīgs no mums pašiem, no mūsu komandas, no mūsu attīstības tempiem, jo tas ir paredzēts šis laukumiņš nākamajai kārtai. Nu, lūk, vai mēs esam lieli vai mazi, ja mēs skatāmies Latvijas mērogā? Jā, mēs esam lieli, bet ja mēs skatāmies kopējā Eiropas mērogā, ar ko mums ir jākonkurē? Mēs jau konkurējam ar poļiem, ar mūsu kaimiņiem. Mūsu kaimiņi ir 3 reizes lielāki, poļi ir 30-50 reizes lielāki nekā mēs. Nu, un mēs saprotam, ka īstenībā tās ir izmaksas, teiksim, uz kurien mums tiekties, tikai uz izaugsmu. Jā,
Paldies mūsu finansētājiem. Ar viņiem nekad nav bijis problēma. Tā ir Blue Orange banka. Paldies pašvaldībai. Ar viņiem arī nav bijis nekad problēma, teiksim. Paldies būvniekiem. Es redzu, ka sirmi mati ir palikuši vairāk, jo mēs esam bijuši diezgan prasīgi. Ja mēs skatāmies uz šo ēku, kas ir uzbūvēta, liekas, jā, viņa baigi liela un milzīga. Bet jūs iedomājaties, ka te kādreiz bija purs un, teiksim, tik cik ir augšā, tik ir apakšā. Tur ir 18 metru pāļu iedzīts iekšā, teiksim, tāds dziļums šeit. Lūk, tātad paldies visiem klātesošiem un dosim mēs vārdu ministra kungam. Godātie kungi, cienījamās dāmas, pirmkārt es sveicu Gunti Peteronoku un visu komandu ar svētkiem. Tie ir svētki. Un es teikšu, ka tie ir svētki ne tikai jums, bet arī mums kopumā lauksaimniecībā, ja mēs skatāmies. Jo ir ļoti svarīgi, ka mēs Latvijā saražoto pārstrādājam un radām pievienoto vērtību šeit. Mēs vienmēr esam kopš 90. gadiem runājuši, ka baļķus nevajag vest uz ārzemēm. Bet arī dzīvnieks nevajag vest uz ārzemēm. Man vajag radīt augsts pievienotās vērtības produktus un tos patērēt vai nu Latvijā, vai arī eksportēt. Un tas ir tas virziens, kur jūs dodieties. Un man liekas, ka Rēzeknes gaļas kombināts pavisam droši var teikt ir lielākais šādu veidu uzņēmums Latvijā un arī modernākais. Jo man jāatzīst, es tur acis jau esmu iemetis tajās telpās pirms kādu laiciņu, un es sapratu, ka tas tiešām ir kaut kas tāds, kas Latvijā citur nekur nav. Un arī salikt kopā to ar šādu veidu enerģijas ražošanu, par ko noteikti vairāk runās mans kolēģis Kaspars Melnis, tas ir, man liekas, tāds noslēgts cikls. Tad, kad jums vajag, kad ir karsti, un jums vajag augstumu, tad jums ir elektrība, jo spīd saule, un jūs variet dzesēt. Un tas ir pats labākais, ka mēs varam, tā teikt, arī no ekonomikas viedokļa skatoties no šīs zaļās enerģijas, nevis vienkārši ražot un kaut kur sūtīt kaut ko, nezinu kur, bet izmantot pašu savā uzņēmumā. Un tāpēc es vēlreiz saku lielu paldies. Tas ir devums jūsu uzņēmumā un visā Latvijas lauksaimniecībā, un mūsu zemnieki, gaļas dzīvnieku audzētāji noteikti varēs skatīties drošāk nākotnē, jo zinās, ka te ir viens stabils, ļoti labs uzņēmums ar ļoti garšīgu produkciju. Paldies un sveicu jūs ar šiem svētkiem un arī no Zemkopības ministrijas nelielas dāvaniņas atklājot šo uzņēmumu. Man liekas, ir tāds viens teiciens, kas ļoti zināmā mērā ir ļoti atpazīstams un labi zināms. Trakiem pieder pasauli. Un Guntis ir viennozīmīgi viens no tiem trakējiem, kam tā pasaule arī pieder. Un te jāsaka, ir liels paldies tiem cilvēkiem, tai komandai, kas tam trakumam tic, pavelkās līdzi un palīdz sasniegt tos mērķus. Jo tikai tā cilvēka deksme ir tas, ko mēs redzam šodien apkārt mums. Tikai vienam no retajiem cilvēkiem ir tāda vīzija, pārliecība, ka to var izdarīt un vajag izdarīt. Man liekas, ir ļoti sari. Vienīgais, man liekas, Guntis, varbūt viņu komandai tik daudz bija izaicinājumu, lai līdz šim nonāktu. Un cik tas ir prasījis pūles, enerģiju un tās lietas, ko mēs arī nekad neuzzināsim. Jo viena lieta ir uzbūvēt projektu, un pavisam cik ir tas milzīgais darbs, kas ir aizmugurē aiz tā projekta, lai to panākt. Tas, kas ir viennozīmīgi, kāpēc arī, man liekas, kolosāls projekts ir tas, pirmkārt, tā viena no kārtējām lietām Latvijā, kur mēs varam lepoties, ka mēs latvieši to esam izdarījuši, ka mēs latvieši spējam konkurēt ar ne tikai Baltijas līmenī, bet arī visā Eiropā. Un, lai konkurētu visā Eiropā, tur jābūt efektīvām. Un efektivitāti nevar sasniegt, ja tu neizmanto visas iespējamās iespējas. Un zaļā enerģija un saules paneļu izmantot viņus pašpatēriņā vienkārši to padara par efektīvu. Līdz ar to gribētu apsveikt vēlreiz ar to lielo sasniegumu, ar pabeigtu objektu. Un es gribētu teikt, vairāk tādu objektu Latgalē, ar kuriem mēs visa Latvija varam lepoties. Un tas ir pats galvenais. Un lai izdodas īstenot arī otrā kārta, kur ir paredzēta, es ceru būs vēl grandiozāk, ar vēl lielākām ambīcijām, un lai mēs varētu drošīgi pateikt, ka jā, ka mēs vairāk esam nevis
mazi spēlētāji, varbūt nevis lieli spēlētāji Baltijā, bet jau spējam spēlēt ar Eiropas kopējā tirgu. Paldies! Paldies! Mūs uzrunā Reizeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Tutuņs. Labdien, draugi! Labdien, klātesošie! Labdien, Gunti! Zināt, man ir pilnīgi patiesas prieks, ka vislielākais nodokļu maksātājs Rezeknē šodien svin svētkus. Tā kā Guntis teica, ka viņam nav bijis problēma ar pašvaldību, teikšu atklāti, pašvaldībai nav bijis problēma ar Gunti un gaļas kombinātu. Jūs esat malači. Jūs spērāt uz priekšu tik platu soli. Jūs iegājāt šajā biznesā, nu jau tiešām es jau uzskatu, ka jūs esat galvenie un stiprākie un lielākie Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmums. Un man tiešām patika tas, ko teica Krauzes kungs, ka baļķus nav jāved projām. Un jūs to pierādat, ka jūs varat līdzēt ar savu darbu ne tikai iedzīvotājiem, ne tikai pilsētas viesiem, ne tikai Rīgas iedzīvotājiem. Pats priecīgākais ir tas, ka Lielbritānijā veikalos ir Reizeknes gaļas kombināta produkcija. Es apsveicu. Un it sevišķi es gribu apsveikt šodien arī Pēteri Jaunaka kungu. Gunti, vakardien tev bija dzimšanas diena. Pastieši tā. Esi stiprs i vasals savā garā. Paldies, kā nākamo aicinu apsveikuma vārdus teikt Blue Orange bankas valdes priekšsēdētāju Dmitriju Latiševu. Labdien visiem! Vispirms es vēlreiz apsveikt uzņēmumu vadību un komandu vadīja šo nozīmīgo uzņēmumu projektu. Šaubam, kaut kas nav pareizi, tagad kārtībā. Šaubam projekts ir nozīmīgs un šaubam būs arī veiksmīgs uzņēmuma attīstībā. Es vēlos pateikt, ka mēs, kā banka, parasti vērtējam projektu, mēs vērtējam nevis pašu projektu vai kaut kādas detaļas, mēs vērtējam cilvēkus, ar kuru mēs sadarbojamies. Jo no cilvēkiem viss ir atkarīgs. No cilvēkiem, kas atkarīgs, vai būs pareizi izvērtētas kaut kādas iespējas, vai būs pareizi izstrādāts plāns un pats galvenais realizēts projekts. Un mums ar RGK vadības komandu ir vairāk nekā 10 gadu pieredzes sadarbībā. Un tiešām ir patīkami pateikt, ka vienmēr viss, kas bija solīts, viss bija pildīts un uzņēmums šajā vadībā veiksmīgi attīstījies par šo laiku periodu. Es gribu novēlēt, lai jauna uzbūvēts būves iekārts droši strādā, ilgi kalpa un veiksmīgi palīdz uzņēmumu attīstībai. Paldies par sadarbību un sveicu visus ar šo notikumu. Paldies! Ražošanas vadītāja Reizeknes gaļas kombinātā Ņīna Serhičuk. Labdien visiem! Pirms es gribu pateikt paldies mūsu priekšniekam par to, par ko mums ir ko darīt un kur strādāt. Pēc es gribu pateikt paldies Mihailam Bartaševičam par viņu pacietību, tāpēc, ka tas nebija viegli ar mums strādāt. Bet šī ēka, tas ir vairāk nekā augstums. Tas ir inovācija, efektivitāte un kvalitāte, kā nodrošinās mūsu klientu un partneru vajadzības nākotnē. Šī vieta kļūst par mūsu panākumu simbolu un iedvesmas avotu nākotnes projektiem. Es gribu pateikt paldies visiem, tāpēc, ka tas ir mūsu sirds, tas ir mūsu atbalstība par
par vietējiem ražotājiem, un es domāju, ka mēs visi varam paskatīties, ka mēs esam lielāki un skaistāki šajā valstī. Un es jūs gribu paaicināt, ejam un skatāmies. Šodien ir vēl pāris runātāji, kas arī vēlas sveikt mūs šodien. Un nākamajam dodu vārdu Sijā Latgalie valdes priekšsēdētājam Mihēlam Bartaševičam. Pirmkārt, paldies vadībai RGK par uzticību būvēt šo objektu, bet patiešām šeit ļoti sarežģīts no tehnoloģijas viedokļa objekts, tā kā Guntis jau pateica, šeit gadu atpakaļ bija kurs, un patiešām tu ir 442 pāļi, 18-metrīgi iesisti šeit, lai ēka stāvētu un strādātu jūsu labā. Un pēc tradīcijas, būvniecības tradīcijas ir divas svētki būvniecības laika. Tas ir pāru svētki, kas ir vienmēr tādi nopietni svētki, kas parāda to, ka ēka ir pats augstāko vietu jau uzbūvēta, un viņa jau gatava apdares darbiem. Konstruktīvi viss uzbūvēts. Un otra lieta ir mazāk svarīga, kad uzlikta durvis, logi, sienas, ja, vajag šo ēkas durvi atvert. Un mēs tīri simboliski sagatavojam, un pēc tam lentiņu griezt. Un mēs simboliski izgatavojam jums tādu atslēgu, Gunti, lai šito ēku Bislan. Lai šo ēku simboliski atver ar šito atslēgu. Un vēl šita ēka kalpo mūžīgu. Es sapratu, saldētava strādā, ledus ir jau, jā, un pārēj, un es domāju, ka šeit būs daudz to jūsu preci uzglabāšanu, un neko ar viņu nenotiks, tāpēc, ka saldētava strādās mierīgi un līdzīgi. Ja būs nekārtība, papracīsim. Jā, un ar šito atslēgu tad vari atvert durvis šitā ēkā. Dienas runātājiem milzīgs paldies jums par labajiem vārdiem, bet lai kārtīgi apstiprinātu, ka tiešām tā saldētava un jaunais ražošanas komplekss ir atklāts, lūdzu, es aicinu uz svinīgās lentītes pārgriešanu. Bislanu Abdulmuslimovu un Kasparu Melni. Kas ir? Es tagad mēs tā darām savādāk. Jā. Urā! Var uztaisīt bildi ar lentīti visi kopā centrā? Ok, skatieni uz mani lūdzu. Burvīgi. Paldies, modelis. Paldies. Mums vajag vēl vienu tādu traknu apstiprinājumu, tāpēc mums šodien būs tāds simbolisks pirmais fūras izbrauciens no mūsu jaunā kompleksa, tāpēc, jā, tūlīt ar aplausiem mēs varam sagaidīt šo svinīgo fūru ar skaļiem aplausiem un signāliem. Simbolisko pirmo Un pirms mēs ejam skatīties jaunās telpas, es aicinu vienoties vienai lielai skaistai kopbildei. Tur lieliski. Tie 7 centimetri augstumā normāli, jā. Tā, un aiz